sērijā līdz 2 uzvarām. Šobrīd priekšā ir Marels, kuri vakar spēlē ar 1-0 ar nelielu pārsvaru uzvarēja Mārupi. Ko būs sagatavojis Mārupis šodien kā atbildi, un vai izdosies Marelam pacelt kausu, to mēs redzēsim. Un sākam spēli. Pirmo iemetienu uzvar Mārupe. Laba atspēle aizsargam. Mārupes šķīliens, bloķēts metiens. Labi, Kravčenko izvelk ripu uz centru. Bīstami, un Mārtiņš Kokins, ja nemaldos. 21. numurs pēc lieliskas spēles zonā uzvarta virpuļa raida ripu Eltmanim vārtos. Gan sērijā, gan šobrīd spēlē Marels Būve ir vadībā ar 1-0. Vai Mārupe izdosies kaut ko mainīt un nepieļaut šādu iznākumu finālam? Skuška tagad ar ripu, Ančs bija vietā. Tomēr Ančs ir labāks. Mārupes metiens Rauza met, bet Ančs ir lielisks šodien. Un 2 minūtes Marels Būvē ļoti rupji nospēlē Marels Būve, iespējams sekos arī Asumi. Mārupe negūst vārtus, pilnīgi neticami. 3 metieni un Mārupe negūst vārtus, vārti jau bija tukši. Vēl viens metiens. Metiens bloķēts, lido pāri. Vēlreiz, nu un tagad, vai tagad? Nē! Šķiet, ka Mārupes taktika ir pilnībā uzbrukumā. Ai, un šī taktika neattaisno sevi. Vēlreiz rezultatīvākā maiņa Marels Būvē gūst vārtus no lieliskas Kravčenko piespēles. Tomašs Saušs gūst otros vārtus. Sāk uzbrukums. Un ar to arī ir spēle noslēgusies. Sērijā līdz 2 uzvarām Marels Būve iegūst kausu.